strauji mainās. Šeit mājas bija graustas, nekas te nenotikās, bija logi aizsisti, cieta dēļiem, bet lēnām viss sāk attīstīties. Un te man tagad būs par manu labo plecu poļu katoļa baznīca. Un tagad viņa ir varbūt viena no visslavenākām, patīkamākiem kokteļu bāriem, kas ir šeit Liverpoolā. Alma de Cuba – restorāns bārs, kurš starp citu iekļauts pasaules top 100-niekā. Tas te ir jau vairākus 10 gadu un kļuvis par vienu no iecienītākajām nakts atpūtas vietām pilsētā. Šī, man liekas, ir pirmā vieta, ko es esmu sastaps pasaulē, kad pusdienas var pasūtīt pie altāra. Jo šeit ir vēl oriģinālais altārs. Šodien, tagad, pēc pār par 200 gadiem, šī poļu katoļu baznīca tiek tagad izmantot kā stilīga kokteļu bārs. Tagad vairāk sveces tiek dedzināts nekā, kad te bija dievkalpojumi. Budžets svecēm vienu gadu sanāk 40,000 lati. Ja esat Liverpoolē, tad atnākt uz šejieni vajadzētu noteikti, jo ko tādu redzēt negadās ikdienā. Pakāpoties uz augšu, mēs esam balkonā. Un balkonā ir restorāns. Un restorāns ir pilns vakaros. Te nevar dabūt vietu. Un nedēļas nogalēs, aizmirst rezervēt. Šeit ir jānāk pirmais, kas atnāk, tas pirmais tiek. Interesanti, ka piekdienas vakaros te visi stāv ap to balkonu un met lejā roza ziedlapiņus. Ir tāds karnevāls sajūta šeit. Te ir tiešām tagad pilns ar dzīvību. Ja jau restorāns, tad Mārtiņš nevarēja aprobežoties tikai ar ēdienkartes pētīšanu. Ja nenesīsiet man vismaz 2 savus tradicionālos ēdienus, prom neiešu, teica tas kungs Mārtiņš Rītiņš. Un viņš tika uzklausīts, un baudīja viņš ēdienus pie paša altāra. Šitas ir tas brīdis, kas ir pienācis, kad es tagad ēdīšu pie altāra. Un šeit ir apmelnota mense ar spinātiem, ar karveles mēci un šitaki sēnēm. And here, the spring lamb, pavasara jērs, and cream mashed potato, uz kartupeļu biezeni, honey glazed carrots, ar medus glazētām burkāņiem, and a red wine jus. Un sarkanvīnu mēci un atkal karveli. Viņi eksperimentē tiem ēdieniem, jo te tik daudz cilvēku nāk. Ēdienkartē jābūt vieglai, tātad viņa nav milzīga, bet viņa viskas, ko viņi grib, ir svaigs. Un tā apmelnotā mense. It's fantastic. Un šis ir pavasara jērs. Kad saka pavasara jērs, viņš ir pavasarī piedzimis, bet labākais jērs ir tagad šī gada laikā, septembrī, oktobrī, jo tas jēriņš ir bijis pļavā. Viņš nav bijis piedzimis pirms, kad viņam jāsēž ir iekšturvīs, kā saka. Un viņš ir daudz. Nasis izsiet viņai cauri viegli. Tā gaļas struktūra ir stingra, bet viņi ir mīksti tajā pašā laikā. Un, viņi garšo pēc jēra, ne pēc vecas aitas. Ideāli. Alma de Cuba pagaidām ir vienīgā vieta Liverpoolē, kur iespējams nobaudīt speciālo kokteili, kas veltīts Liverpoolē Eiropas kultūras galvaspilsētai. Nākamgad to varēs pasūtīt tik vienā pilsētas bārā, bet Mārtiņš noteikti bija pirmais no Latvijas, kas to baudīja un redzēja, kā kokteilis top. Nākamgad Liverpool ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un vakar notikās konkurss par Eiropas kokteili, kultūras kokteili. Un tā vinnes nāk no šejienes, kur stāv Alma de Cuba. Un Danijs mums tagad parādīs to kokteili, ko viņa kolēģis vinnēja. Bet tagad Danijs, man jāpasaka, ir Liverpools numur 1 kokteili barmenis un Anglijas
5. Mēs esam labās rokās. Un tagad Danijs uztaisīs mums to kokteili, izstāstīs, kā viņa to gatavo, kur tagad varēs dabūt visos Liverpoola restorānos, skrodziņos, un tagad, es domāju, arī Rīgā. Es tagad būšu pirmais pēc konkursa, kas esmu tagad nofilmējis. Alma de Cuba. It is so alive. Uzsiltinājies ar kokteili, Mārta